mūsu pirmais panelis ir par sākotnējās juridiskās palīdzības ieguvumiem un ieviešanas nosacījumiem. Es aicinu šeit Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihailu Popsieviču, un tā kā neviens nav maksājis par sēdvietām, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Izvēlās. Nav nekā īpaši reģistrēts. Aplausīju Mihailam, tāpēc, ka viņš piedalīsies. Jeļena Bārbala arī ir aicināta pievienoties. Jeļena, jūs jau redzējāt, uzstājamies mūsu atklāšanas sesijā. Jurista un pētniece Inga Bite ir aicināta mums pievienoties. Inga, kur jūs esat? Aplausi Ingai. Es aicināšu mums pievienoties arī biedrības Skalbes valdes locekli, kuru jūs jau redzējāt, Santu Laimiņu Rūbeni. Santu, lūdzu. Un zvērināts advokāts Edgars Nikels arī ir laipni aicināts ieņemt savu vietu šeit pie mūsu panelistiem. Tā ir vienīga atlikusī, jo pelēkais krēsls ir rezervēts man. Bet tagad gan lūkšu ekrānā parādīt to Slido.com vietnes QR kodu, kuru jūs pavisam vienkārši varat izmantojot savu mobilo tālruni noskenēt, un automātiski jūs internetu pārlūks novadīs līdz vietai, uz kurā mēs lūksim jūs atbildēt vispirms uz tādiem dažiem ievadu jautājumiem, jo galu galā jāsaprot, tā teikt, klimats, tas, ko sauc ar temperatūru slimnīcā vai jebkā savādāk aprakstīt. Un es ceru, ka jums ir izdevies tik tālu tikt. Faktiski es lūkšu jūs vienā vai divos vārdos, ja esat pieslēgušies šai vietnei, aprakstīt, kā jūs raksturotu juridiskās palīdzības mērķi. Un burtiski pēc brīža mēs redzēsim šeit arī domu mākoni, tā dēvēto. Citiem vārdiem, šeit ir aptuveni 70 klātesošie, līdz ar to mazāk par 30-40 atbildēm mēs pavisam noteikti nepieņem. Vai visiem ir izdevies tikt iekšā Slido.com? Aha. Pirmie divi raksturojumi šeit parādās. Labi, žēl, ka mums kontrolas monitorā to neredz, jo tad panelisti var skatīties, tā teikt, vai man šķērsām vai uz otru pusi. Šobrīd dominē vārds palīdzēt, bet tas ir tikai, tā teikt, šajā brīdī 11 atbildētāji. Palīdzēt un atbalsts, dot iespēju. Jā, vispār nevajadzēja ļaut jums špikot, jo tad vienā brīdī tu saproti, jā, šī ir arī mana atbilde. Jā, bet iespējams, ka jūs atrodat arī kaut ko citu. Protams, varat mirkli arī apdomāties, jo galu galā mēs runājam par sistēmu, principiem, kas faktiski līdz šim ir darbojušies, bet tas apjoms ir bijis tāds, kas mums liek domāt par krietni vien plašāku un sistēmiskāku pieeju, lai mēs varētu domāt par cilvēkiem, faktiski visiem, kā šo pieeju tiesiskumam nodrošināt krietni plašākā apjomā. No 28 atbildēm dominē atbalsts, palīdzība un palīdzēt, kas faktiski ir viens un tas pats, arī atrisināt, iedrošināt, risināt problēmu, labestība un rūpes. Rūpes, starp citu, jā, tas ir viens no atslēgas vārdiem. Es gribētu teikt, gandrīz puse jau ir izteikusi savu viedokli. Šajā brīdī mēs redzam, ka atbalsts dominē. Pirms mēs pārējām pie nākamā jautājuma, kas faktiski būs aptaujas, kurš no jums gribētu šo mazliet nokomentēt? Vai jūs redzat šajā domu mākonī tās dominējošās tendences? Jūs piekrītat tam redzējumam? Kāds ir jūsu skatījums? Jeļena, varbūt ar jums tad es pavisam īsi sāku. Tas centrs ir skaidrs, ka ir atbalsts, bet man ļoti patīk iedziļināties sīkumos, un es redzu, ka tas atbalsts uz ko ir vērsts. Nevis vienkārši pasist pa plecu vai pateikt, saņemies, bet tieši atrisināt strīdu. Tas ir tas. Citi komentāri par šo? Ir arī glābšanas riņķis akacija iekritušajiem, tas ir jau uz 4 vārdiem. Bet jā, faktiski tas jau arī iespējams labāk apraksta situācijas, kas mēdz būt gaužām skarbas. Es gribu teikt paldies, ka izmantojāt šo iespēju, bet tagad ar Slido mēs turpinām. Pagaidām vēl nekas nebeidzās. Jūs uzreiz atslābāt, domājot uz Faceit pāriet un publicēt Instagramā jaunas bildes. Mūsu nākamais jautājums Slido.com vietnē jau šajā brīdī ir kā aptaujas jautājums. Te jūs varat izvēlēties vienu no atbildēm. Protams, jūs varat mazliet padomāt, atbild uz šo jautājumu. Tātad, kā jūs, kā juridiskās palīdzības sniedzējs vai speciālists, kas atbalsta personas dažādu jautājumu risināšanā, paši sevi raksturotu? Tad arī palūkosimies. Tātad 3 atbilžu iespējas. Jūs sevi vērtējat tiešām kā profesionālu un lietpratēju atbalsta sniegšanā. Jūs vairāk sevi redzat kā cilvēks orķestris, jeb ansamblis, kā šeit rakstīts. Tātad cilvēks, kurš ir pietiekami universāls, lai spētu atrast risinājumu ļoti dažādās situācijās, vai atbalsta personu.
Te nu gan laikam gribētos, lai katrs šeit mazliet piedalās. 39 balsis. Viss ir anonīmi, tāpēc, protams, būtu interesanti uzzināt, kā ministri sev vērtē. Nē, tas ir vienkārši, lai auditorijā būtu arī smaids. Tātad 43 balsojumi, dominējoša situācija nav mainījusies. Lielākā daļa no jums uzskata, tātad puse no atbildējušiem uzskata, ka esat profesionāļi un lietpratēji savā jomā. Trešdaļa no tiem, kas ir atbildējuši, sevi raksturo kā cilvēku ansambli, jeb orķestri, un gandrīz ceturtā daļa saka, ka atbalsta personu sevi novērtē. Par šo jums arī ir kādi komentāri, vai šeit mēs redzam izaicinājumu attiecībā uz projektu, kas mums faktiski kaut kādā veidā pasaka priekšā, ka mēs gribam atbalsta personas, jeb ansambļus novirzīt profesionāļu lietpratēju kategorijā, jeb šo tieši otrādāk? Man gribētos teikt, ka mēs esam ļoti trāpījuši auditorijā. Visi speciālisti ir tie, kurus mums gaidam, un ir tie, uz kuriem mēs arī vērsīsim savas aktivitātes projekta ietvaros. Jā. Protams, gribētos tos ansambļus salikt tādā kārtīgā, organizētā sistēmā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē kaut kā downgradeot tos, kuri uzskata sev par profesionāļiem, jau upgradeot, tā teikt, uzlabot. Kā es izprotu to jautājumu, ir tā, ka mēs redzam mūsdienu situācijās, kad vairs ir tikai jurists, ir ārsts un tam līdzīgi, ka šobrīd ir profesijas spiestas apaudzēt savas kompetences, savas prasmes ar veselu virkni citām zināšanām, kas varbūt iepriekš mums nebija tik aktuālas. Ja, mums laikam ievadā arī skanēja vārdi holistiskā pieeja. Ja? Citiem vārdiem tāda ļoti visaptveroša, 360 grādu redzēt. Paldies, un arī ar šo mēs vēl nebeidzam. Jums tai panelim tomēr vajag, tā teikt, lietiskos datus un izēju materiālu. Trešais jautājums, kur mēs lūdzam vienkārši savienot pēc svarīguma, citiem vārdiem, izvēlēties atbildi jebkuru, un tā būs dominējošā, jebkura nākamā būs tātad otrā, pēc tam jebkura trešā. Tātad šeit ir 5 dažādas iespējas. Kā jūs redzat juridiskās palīdzības turpmākās attīstības virziens, un tas ir tieši saistībā ar šo te projektu, un tad lūgums savietot, kā jūs to, cik svarīgi to redzat. Un šeit ir paši redzat vairāk variantu, pārskatīt lietu kategorijas, kurās šī juridiskā palīdzība tiek nodrošināta, paplašināt valsts apmaksātas vai samaksājums darbības, attīstīt daļēju juridisko palīdzību, tas ir veidzot līdzmaksājumu no personas puses, plašāk ieviest sākotnēju juridisko palīdzību, tas ir kā konsultācija ikvienam. Es vienkārši nolasīšu, lai nepaliek nepateikts, vai iespēja paplašināt personu loku, kas var saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ne tikai trūcīgi un maz nodrošināt. Un vēl viena iespēja atbildēt ir, ka juridiskās palīdzības sistēmā integrēt valsts nodrošināto mediāciju, par ko arī mums būs šeit saruna mūsu šīs dienas pasākumā arī dzen. Ko es gribētu teikt, ka aptuveni trešdaļa šobrīd mēģina sarindot, domājot līdzi, bet kaut kas jau mums te parādās. Jāpadomā. Vismaz mēs zinām, ka ir 45 cilvēki, kuri izmanto telefonu. Nav nosēdusies baterija. Jā, tas arī ir ļoti populāri. Vai citreiz tā, ka tas, ko jauni ļaudis saka, visu, ko es gribētu, bet nav vietas telefonā. Ja? Es labprāt, bet nav. 40 mazliet vairāk atbildētāji. Arī šeit mēs redzam, ka dominē kā svarīgākais juridiskās palīdzības attīstībā, tātad plašāk ieviest šo te sākotnējo palīdzību konsultāciju ikvienam. Tādu paplašināt šo te personu loku, arī tas, man liekas, ir viens no šiem te projektu mērķiem gluži loģiski. Valsts nodrošinātā mediācija un tās integrācija šobrīd 3. vietā, un tātad lietu kategorijas, kurās palīdzība tiek nodrošināta, ir 4. pozīcijā. Līdzmaksājums ir vismazāk populārais, gluži saprotam iemeslu pēc. Vai arī par šīm atbildēm 47 cilvēki ir izteikuši savu viedokli, ir kāds komentārs? Sakiet, lūdzu.
Jā, man noteikti kā nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem šeit silda sirdi. Tas, kad mēs domājam, ka šī aizmetnes ir par to, ka mums jāsāk domāt par šo plašāk ieviest sākotnējo juridisko palīdzību, un tad jautājums, kā to izdarīt, uz kādiem resursiem, un arī paplašināt šo personu loku, kas var saņemt. Tās divas galvenās. Piebilstat kaut ko? Varētu pilnībā pievienoties tam, kad kā punktu numur 1 varētu likt plašāk ieviest sākotnējo juridisko palīdzību konsultāciju ikvienam, jo šeit man būtu jāpievienojās kolēģa Rozenberga teiktiem viedokļiem, kad konsultācija ikvienam varētu arī palīdzēt saprast personai, vai ir pamats vērsties tiesā, un tas varētu atslūgot arī daļēji tiesu sistēmu, pat no varbūt nepamatotām prasībām. Un otrais, trešais punkts, es pilnībā pievienošos. Es varbūt samainītu vietā 4. ar 5. punktu no tāda aspekta, kad manā skatījumā šīs te līdzmaksājums arī dažreiz var palīdzēt pašai personai pieņemt viedokli par to, cik pamatota ir tā viņas prasība vai tas, ko viņš vēlās. Bet par to, ka pirmie 3 punkti būtu šādā pat kārtībā prioritāri, pilnībā pievienojos. Jā, lai šie dati paliek tad mūsu rīcībā, savukārt visiem, kas ir klātesoši šeit zālē, es atgādinu, ka jūs Slido.com vietni laikā, kad nav šie jautājumi, jūs varat izmantot, lai lodziņā ierakstītu savu komentāru, viedokli, drusku kaut kādu savu redzējumu, vienkārši sekojot līdzi mūsu diskusijai, kas tūlīt pat sekos. Varbūt arī uzdot savu jautājumu, paskatīsimies mūsu paneļa beigās, kā mums tas izdodas, ko jūs būsiet sarakstījuši, bet tas lielais jautājums, uz kuru, tomēr es lūkšu atbildēt jūs pilnīgi visus iesaistīties, ir kāda tad faktiski ir šīs sākotnējās juridiskās palīdzības ieguvumi iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā. Kas ir tas, ko jūs redzat kā tādu lielo mērķi, kas ir tas, uz ko mēs ejam, kā tāda gaisma, tika pieminēts bāka. Ja, tas ir tas horizons, uz kuru mēs tagad šobrīd ar projektu esam faktiski iezīmējuši šo te ceļu. Tur ir, tā teikt, droši vien dažādi apsvērumi parādās, bet ko jūs definētu kā dominējošos ieguvumus? Es vēršos pie... nelieciet man taujāt visu laiku pēc brīvprātīgā. Savādāk es to nozīmēšu. Sakiet, jā. Es domāju, ka ieguvumi īstenībā ir ļoti daudz. Jeļena atsaucās uz Satversmes 92. pantu. Es arī gribu sākt ar Satversmi, bet šoreiz ar 90. pantu, kas ir tiesības zināt savas tiesības. Jo es domāju, ka tas arī ir viens no šīs sākotnējās juridiskās palīdzības mērķiem un idejām, ka cilvēks, kurš nav jurists, viņš nav ļoti zinošs savās tiesībās, viņš aiziet pie jurista, vai kā tas tiks organizēts, un saņem atbildi uz savu jautājumu par to, kā viņš var šo savu problēmu risināt. Jo ļoti bieži, es arī uzreiz teikšu, ka es esmu piedalījusies iepriekšējos projektos, un tas, ko mēs redzējām no cilvēkiem, kuri nāca saņemt konsultācijas, ir, ka ļoti bieži viņi grib uzzināt, ko viņiem tālāk darīt. Un viņiem tālāk nemaz tā palīdzība tik ļoti nav nepieciešama, viņiem vajadzīga atbildi uz viņu jautājumu, un tad viņš zina, es tālāk eju uz turieni. Ja, tad tās ir viņa tiesības zināt savas tiesības. Tas, ko mēs arī redzējām aptaujās, kad mēs veicām arī šīs dažādi cilvēku aptaujas, ka juridiska jautājuma risināšana bija viens no veidiem, kā cilvēki labprāt risina savas problēmas, un tad bija arī tāda sadaļa kā nejuridiska jautājuma risināšana, kas nevienmēr ir tiesisks ceļš, kas reizēm ir iespējams arī kāda likuma pārkāpjošs ceļš, un tas palīdzētu samazināt šo, es teikšu, ārpus tiesisko problēmu risināšanas veidu daudzumu, tad cilvēki mazāk izvēlētos risināt problēmas ārpus tiesiska risinājumu un vairāk izvēlētos šo tiesisko risinājumu, ja tas viņiem būtu pieejamāks. Tālāk, viena lieta ir, mēs visu laiku runājam par ieguvumiem cilvēkam, un tādu neapšaubām ir ārkārtīgi daudz, bet es redzu arī ieguvumus valstī. Un ieguvumi valstī ir tādi, piemēram, ka tas ļauj apzināt sistēmiskas problēmas, kuras pastāv, kuras cilvēkiem ir, un meklēt veidus, kā tās risināt. Piemēram, viena lieta, atkal, kas nāca ārā no šiem pilotu projektiem, cilvēki ļoti daudz interesējas par mantojuma lietām. Un jāsaka tā, mums kā juristiem liekas, kas tur neskaidrs. Bet cilvēki ļoti daudz interesējās un uzdeva jautājumus par mantojuma lietām, tātad tas ir signāls valstī,
ka attiecībā uz šo lietu kategoriju, attiecībā uz šiem jautājumiem iespējams ir vairāk jāinformē sabiedrība, iespējams ir jāveido kādi ceļveži materiāli, šie digitālie materiāli, kas jau tika pieminēti, kur cilvēks varētu to savu atbildi atrast. Tad es jums ļaušu varbūt papildināt to top sarakstu, jā, labi mantojuma lietas. Starp citu, man pašam ir baigi daudz jautājumu. Es kur tik ar notāru neko tik neesmu darījis un sapratu, ka no mana testamenta jēgas nav. Tā ir kaut kā tā, varbūt es kļūdos, ja? Bet beigās var parādīties visādi neatraidāmie. Ja? Es nezinu, ļaujiet man izpausties. Kas vēl bez mantojuma lietām? Jā, Mihēl, pieslēdz. Es kopumā gribētu arī atbildēt uz šo jautājumu, bet ne tikai par valstiskajiem iegūmiem, bet gan individu, gan sabiedrības, varbūt lokālas sabiedrības, gan arī, protams, valsts iegūmiem. Un, ja runājam par tieši tādu individuālo līmeni un risinājumu šī vai no agrīnā, vai no sākotnējā juridiskā konsultācija, kas šobrīd mums īsti varbūt nav pieejama plašā lokā un par ko arī tā skaitā ir šis projekts. Ir ļoti būtiski pie šī jautājuma cilvēki nesaprot mantojuma tiesības. Ja cilvēki dažkārt vispār varbūt nespēja var neatšķirt, ka viņa situācija, priekš viņa tā ir problēma, bet tai var būt juridisks risinājums vai arī tur nav juridiska risinājuma. Un tā, manuprāt, arī tad viena svarīga lieta, ko ar konsultāciju, pieejamu konsultāciju, un tur atkal ir virkne priekšnosacījumi, ko nozīmē pieejams, jo, piemēram, sociālais darbinieks pašvaldībā, vai pat ja mēs apmācīsim projektu ietvaros šo cilvēku sniegt sākotnēju juridisko konsultāciju, vai tas vienmēr būs pieejamākais un labākais avots, jeb vieta, kur vērsties. Maza sabiedrība, iespējams 90. gados šis cilvēks ir kaut ko pavisam citu darījis, par viņu ir noteikti slava izveidojusies, un pie viņa vienkārši neiet, lai cik viņš turpmākajā savas dzīves gaitā būtu apguvis jaunas iemaņas, jaunas zināšanas un tiešām spējīgs to darīt. Ir savi aizspriedumi. Tāpēc tas ir par ceļu, kurš arī ir jādomā. Un cilvēki mūsu sabiedrībā ir ārkārtīgi dažādi. Bet būtiskā lieta pie tā individuālā līmeņa. Jūs arī uzsākāt savu uzrunu, jeb šīs konferences ievadīšanu ar vārdiem kohēzijas politika. Ja? Un kur tad atrodas arī šis projekts kopumā? Un tas atrodas sadaļā faktiski pie labklājības un runā par sociālās atstumtības un nabadzības risku mazināšanu. Tātad arī caur šīm aktivitātēm tomēr kā lielāko mērķgrupu mēs redzam cilvēkus, kuriem varētu būt noteikti aizspriedumi, zināšanu trūkums, bailes vai neusticēšanās valsts vai pašvaldību iestādēm kā tādām, kuras mēs vēlamies sasniegt ar tām metodēm. Tas ir par to individuālo līmeni. Līdz ar to šeit mēs redzam vairākus iegūmus tieši mērķgrupai, sabiedrībai kopumā. Norvēģu profesors, kriminologs un sociologs Nils Kristijs, domāju, šajā zālē, jo sevišķi tie, kas strādā ar mediācijas jautājumiem, daudzi pazīst šo uzvārdu, savulaik ir teicis, necitēšu, bet apmēram šādus vārdus, ka tradicionālajās tiesību sistēmās, un te bija runa vairāk varbūt par tādām mazāk sociāli orientētām tiesību sistēmām, valsts ir nozagusi konfliktu sabiedrībai. Tātad valsts ar saviem institūtiem, ka nozieguma gadījumā par tevi parūpēsies policija, pēc tam prokuratūra, pēc tam tiesa, ir nozagusi konfliktu pašām pusēm, tātad vainīgajiem un atbildīgajiem par šo nodarījumu. Citiem vārdiem tas jūsu skatījums ir tāds, ka tas konstrukts, ar kādu mēs esam audzinājuši faktiski šī brīža aktīvāko paudzi. Kāds atrisinās mūsu vietā lielāku vai mazāku konfliktu, un šeit nav problēma. Tas nav nepareizi. Valstī ir jāiejaucās, bet ja mēs runājam par alternatīvām, kādas ir alternatīvās metodas, mums ir jāatgriež šī spēja sarunāties un risināt attiecību jautājumus. Kas tā izskaitā var būt tiesību jautājumi vai arī varbūt pat tiesā risinājumi jautājumi vēlāk, bet mums ir jāatgriež sabiedrībai, un tas ir stāsts, par ko ir taiskaitā tāds rīks kā mediācija. Un mediācija nav plāksteris, nav ielāps visiem gadījumiem. Mediācija ir daudz dažādas metodas, kad ne tikai puses sarunājās, bet arī plašākas grupas, piemēram, ar cilvēkiem, lokālā sabiedrība. No šī, tādai kā sabiedrības izaugsmē, spēja risināt konfliktus, tā skaitā saprast, kurus būtu jārisina līdz pat tiesai, bet kurus var atrisināt vienkāršāk, ieguvumi atkal ir saskatāmi. Un visbeidzot tas, kas jau ir izskanējis vairāk kārt, ja mēs runājam par
iespēju novērst kaut vai kādu daļu gadījumu, ar kuriem pēc tam tiek noslogots gan tiesas, gan vienkārši varbūt valsts pašvaldību iestādes, mēs gan kā sabiedrība, gan kā valsts no šī visa esam ieguvēji. To varbūt nav iespējams precīzi aprēķināt, bet pilnīgi noteikti es tam ticu, ka mēs šādā veidā būsim ieguvēji. Bārbalas kundze, ko jūs pie šī pieminēt? Pēc tam es došu vārdu jums. Jums ir laiks sagatavoties. Man šķiet, ka tas, ko es runāju, tieši veicināt pratību. Tātad ir elementāri jautājumi, ikdienas jautājumi. Katrs no mums mēs kaut ko pērkam, pārdodam, rakstam testamentus un tam līdzīgi. Tātad cilvēkā radīt to bāzi, kā strādāt ar savām tiesībām, nevienmēr ir jārunā, tā kā mēs šeit runājam profesionālā vidē, bet elementāri sadzīves lietas, kas dažreiz, diemžēl, noved pēc tam pie nopietnām tiesvedībām un tā tālāk, bet tas savs ikdienas dzīves ritums, ka tas būtu saprotams arī no tiesību skatu punkta, godīgāk skatītos darījumu partneri viens pret otru un risinātu elementārus jautājumus tādā ļoti vienkāršā, ne juridiskā veidā, bet apzinoties, ka tur apakšā ir vesela virkne tiesību. Bet mums tiešām ir pamats domāt, ka mēs burtiski dažu gadu laikā spēsim, no standarta atbildes, tad zvani policijai vai šito tu raksti uzreiz tiesā, mēs spēsim nonākt pie tā, ka mūsu primārā atbilde, tajā, kas būs iesaistīta ekosistēmā, būs vispirms aprunāsimies, vispirms mediācija, vispirms, es nezinu, tur 5 citas lietas. Es nerunāju par gadījumiem, kad policijas ar bakuņiem ir obligāta klātbūtne, ja? Bet par daudzām lietām, kuras jūs šeit identificējat, ka mūsu atbilde ir labāk. Jums ir šī pārliecība, ka mēs to spēsim? Mums ir pārliecība tam pirmajam solim. Okay. Bet spērot jau to pirmo soli, mums jau ir jāapzinās, kāds būs 2. un 3. Nikolkungs, ļaušu jums papildināt, ko jūs liekat ieguvumu kausos. Jā, pilnībā var piekrist jau visiem iepriekš izteiktajiem viedokļiem, taču es vēlos akcentēt arī tādu lietu. Mēs šeit, mani kolēģi runāja par tiesībām, par tiesību apzināšanos, bet es gan uzskatu, ka ir ne tikai jāapzinās un jāizprot tiesības, bet arī katrai tiesībai pretīm arī savs pienākums. Un tādējādi šī pirmreizējā juridiskā palīdzība, jeb sākotnējā juridiskā palīdzība bieži vien var palīdzēt arī saprast to pienākumu, kas tev iestāsies, ja tu veiksi tādu vai savādāk rīcību vai darbību. Un tas arī bieži vien var palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu, jo nereti ir situācijas, kad personas, kuras vēršās pēc juridiskās palīdzības, akcentē šos savus tiesības, bet aizmirst par saviem pienākumiem. Un tādējādi šī pirmreizējā juridiskā, jeb sākotnējā palīdzība var palīdzēt to apzināties, saprast, un tādā veidā mēs realizēsim visus tos jautājumus, par kuriem man kolēģi jau izteicās. Rūbens kundze, jūsu piebilde pie šī? Es piebildīšu pie statistikas, kad vēl pāris gadus atpakaļ tika organizētas bezmaksas juridiskās konsultācijas tālrunim, gan tiesu administrācija organizēja, gan Skalbas organizēja. Tur bija top 3 mantojuma tiesības, darba tiesību pārkāpumi un vardarbība ģimenē. Es nedomāju, ka šis tops kaut kādā veidā ir mainījies, vēl joprojām noteikti vardarbība ģimenē un mantojuma tiesības ir viens no aktuālākajiem, arī to mēs redzam pēc statistikas tālrunim. Man šķiet, ka šīs sākotnējās juridiskās palīdzības ieviešana palīdzēs iedzīvotājiem arī nodot šo ziņu, ka tas nav tikai jurists, kas to var sniegt sākotnējo juridisko palīdzību, un valstī būtu iespēja ar vien vairāk gan nevalstiskās organizācijas iesaistīt, gan citas institūcijas, kas spētu ātri un pietiekami kvalitatīvi sniegt šo sākotnējo juridisko konsultāciju. Jo šeit ir jāsaprot arī, ka daudzi ir nokavējumi, daudzi ir aizmāšības, ja, un tas arī noved pie kaut kādām acīm redzamām sekām, tāpēc viens no tādiem svarīgākajiem faktoriem noteikti būtu palīdzības sniegšanas ātrums. Ja, cik ātri cilvēkam ir iespēja šo konsultāciju iegūt, ja, lai tur vēl kaut kādas vēl citāda veida sekas nerastos, kas pēc tam būtu jārisina. Es varbūt arī piebilst pie tā, ko jūs teicāt, vai pēc dažiem gadiem cilvēkiem tā būs pamatlieta. Es domāju, ka pēc 3-4 gadiem tas vēl nebūs pamats, bet tas, kas mums būtu svarīgi, ir, ka cilvēkam ienāk prātā, ka viņš var savu konfliktu risināt arī savādāk, un ka cilvēkam ienāk prātā
ka viņš var aiziet saņemt šo te konsultāciju un noskaidrot atbildu uz savu jautājumu. Un tas, kas vēl ir svarīgi, ka mēs tomēr nodrošinām kaut kādu pastāvīgumu un pēctecību, jo tas, ko mēs atkal runājot par iepriekš īstenotiem projektiem, redzam, ka vēl ilgu laiku pēc projekta tā inerce viņa ir un cilvēki interesējās un grib saņemt šo palīdzību un konsultāciju, un tad kā mēs to kurā brīdī risinam, bet no tādiem pārtraukumiem arī nav labi. Te nav, tad cilvēks tā kā nezina, vai ir kāds, kas par viņu tā kā tur to rūpi vai nav. Ka mēs saprotam, ka tas ir kaut kas stabils, kas ir. Un tad cilvēks viņam ienāk prātā, un viņš varbūt pēc nedēļas, varbūt pēc mēneša, varbūt pēc gada, bet aiziet un to izdara. Es gribētu ļoti ātri vēl piebilst, ka viens no faktoriem ir arī taisnīguma atjaunošana. Tad cilvēkam pēc kaut kāda nodarījuma, kas ar viņu notiek, ir svarīga, tas, ka par mani kāds spēj parūpēties, un tas, kad arī valsts spēj par mani parūpēties un piedāvāt kaut kādus risinājumus, ka es neesmu viens pats ar šo samilzušo problēmu. Un it sevišķi mazaizsargātākās vai neaizsargātākās grupas visbiežāk jūt šo kaut kādu veidu pāridarījumu arī no valsts. Tad es esmu neaizsargāts, par mani neviens nerūpējas, un tas ir arī vēl viens tāds plus šīs juridiskās palīdzības ieviešanai. Es atgādināšu, ka faktiski arī jūs savas atbildes varat fokusēt uz šo te jautājumu, kurus jūs redzat šeit monitoros, tātad savus skatījums uz ieguvumiem, kas varbūt jums vēl nāk prātā, kas nav izskanējuši no šīs skatuves, bet es savukārt vairāk laika tagad gribētu veltīt tam, kas ir, tā teikt, potenciāli riski varbūt, jo, skaidrs, ka ar projektu tiek iezīmēts šis ceļš, mēs dodamies šeit virzienā uz Bāku, un, kā jūs teicāt, ar dažiem gadiem mēs faktiski tikai sāksim. Tajā pat laikā es atceros vienu no tiem Murphy likumiem, kas saka, ka, ja liekas, ka būs vienkārši, būs sarežģīti, bet ja liekas, ka būs sarežģīti, būs ļoti sarežģīti. Un skaidrs, ka varbūt ir kaut kādi izaicinājumi, kurus jūs jau faktiski šajā brīdī saredzat, un es, starp citu, Papsieviča kunga teikti, arī kaut ko saklausīju. Jūs minējāt šo te neusticību potenciāli, kas varētu eksistēt, tā teikt, kas tur pašvaldība vai publiskā pārvalde, tur jau vispār nekāda neko. Kā pārvarēt šo, vai mums ir jāmeklē jauni šie te pieejas punkti, es nezinu pat kā tulkot, tās ieejas durvis šiem te cilvēkiem, un spēju parādīt, ka tādas eksistē. Lai pārvarētu šo te neusticību, ir jāatver jaunas durvis, ja tā ir istaba, kurā daudzi neiet. Kas ir tas, es domāju, tajā individuālajā līmenī un pie šīs problēmas, kuru es faktiski iezīmēju, mums ir jādomā par kanāliem. Kanāli, kas ir tie kanāli, pa kuriem cilvēks vai būtu gatavs vērsties pēc palīdzības, pa kuriem viņš saņems informāciju. Tas ir liels izaicinājums. Un dati par mērķgrupu, ar kuru mēs plānojam strādāt, tika pieminēts 20. gada ziņojums. Gadu ir advokātu dienas, mēs puslīdz un arī no tālruņa mēs šo to zinām par mērķgrupu. Līdz ar to mēs varam arī šeit domāt par kanāliem. Bet, protams, mēs nevaram izslēgt, ka kaut kādu daļu mēs vienkārši neaizsniedzam. Cilvēki, kuriem ir vajadzīga šī palīdzība, mēs viņus neaizsniedzam. Arī, ja mēs runājam par šīm sociālā riska grupām vai apstumtībai pakļautām grupām, tur cilvēki jau definēti. Cilvēki ir ar daudz dažādām problēmām, un tad ir jautājums, kas viņiem ir blakus. Piemēram, cilvēki ar garīgu raksturu atpalicībām, ar invaliditātēm un tā tālāk šīs te grupas. Tas ir liels izaicinājums, lai mēs nevar būt 2-3 gadu laikā, bet lai mēs spētu aizsniegt arī katru no šādām mērķiem. Bet pastāv iespēja, ka mēs varbūt arī neaizsniegsim. Mēs aizsniegsim labāk, bet mēs... Redziet, es tā domāju, ka daudzām lietām mums liekas, ja mēs uzrakstījām projektu vai mēs izdomājām iniciatīvu, tad viss ir baigi forši. 3 gadi mēs esam investējuši noteikti naudu, un tad kāds var teikt, kāpēc 100% nav sasniegt, un kāpēc Daugavpilī ir Jānis, kurš nav saņēmis šo palīdzību. Un tā ir saknē nepareiza pieeja. Sabiedrība aug, sabiedrība mainās. Es uz šo pasākumu atbraucu no pasākuma, kas bija veltīts mākslīgā intelekta vispār impulsam un tā tālāk. Tad runājot par jauniešiem. Mēs pēc 20 gadiem domājot par šodienas cilvēks cilvēkam pieeju, tiešo komunikāciju klātienē, iespējams vienkārši vienu paudzi vispār neaizķersim, jo viņi nebūs tajā vidē, par kuru mēs šodien runājam. Tātad mums ir
domājot pie digitālajiem risinājumiem, jādomā arī vairākus gadus uz priekšu, un tas nozīmē ar šo kvalitīvo informāciju par to, kā var saņemt juridisko palīdzību. Varbūt pat sākotnējā konsultācija jāpiedāvā vidē, kurā cilvēki ir. Un šobrīd cilvēki ir dažādās vidēs. Tā kā tas, ko es gribēju pateikt, ka nebūs tādas 100% atbildes šo jautājumu, ka mēs patiešām visus aizsniegsim. Bet mēs varam būt labāki nekā mēs esam šodien. Tad, ja mēs par to domājam un piedāvājam risinājumus, ja to pakalpojumu izvēršam dažādiem kanāliem, dažādos kanālos. Pirms arī jūs pārējie ļaujat par izaicinājumu pusi, tā teikt, paust savu viedokli. Izmantošu iespēju, tātad, ja reiz auditorija raksta, tad pateikšu arī, kas tad te mums ir iekritis, ārpus viss tā, kas droši vien vēl sarakstīts. Viens jautājums varbūt, ka par tiesībām un pienākumiem vajadzētu padziļināti mācīt jau skolas gados. Jā, mums ir sociālo zinību priekšmeti, man liekas, kas skar tiesību jomu, bet vai tas ir tik smalki, ja tā drīkst teikt? Mēs runājam par lieliem fundamentāliem principiem, varbūt nekas pēc tam pacelšu. Varbūt, ka tas ir par maz, tas ir viens jautājums. Nē. Labi, paldies. Un otrs jautājums, jūs pieminējāt to digitālo instrumentu izmantošanu, un te, man liekas, ir vēl tā kā nākamā pakāpe, par ko faktiski jau pusotru gadu tiek runāts ārkārtīgi intensīvi, vai ir domāts par mākslīgā intelekta izmantošanu sākotnējām juridiskām konsultācijām. Tas būtu atbilstoši sabiedrības ieradumiem un taupītu valsts naudu. Droši vien, bet te ir jautājums, kādi tie sabiedrības ieradumi. To es faktiski gribētu jautāt tam rakstītājam. Jo man liekas, tad, kad jūs pieminējāt, ka mums jau ir zināms apmēram tas profils, ja šiem cilvēkiem, kuriem šī palīdzība ir nepieciešama, es nebūtu gatavs likt visu savu naudu uz to, ka viņiem mākslīgā intelekta risinājuma pieejamība būtu tāda ļoti plaša. Vai jums ir kaut kāda īsa referents par šiem diviem jautājumiem? Tātad par padziļinātu izglītības sistēmas integrāciju, tiesību lietu integrāciju sistēmā, un otrs par mākslīgo intelektu. Ko jūs? Es varbūt ātri par to mērķu grupu un mākslīgo intelektu gribētu papildināt, kad, ja mēs tiešām domājam par šo grupu, kas ir projekta ietvaros, tad, piemēram, sniedzot atbalstu konsultācijas, piedāvājot iedzīvotājiem atbalstu konsultācijas psiholoģijā, piemēram, attālināt, mēs saprotam, ka liela daļa vispār nesaprot, kas ir, piemēram, Zooms. Nav, piemēram, ir podziņu telefoni, kas ir WhatsApps. Ja, tā kā mums ļoti ir jābūt uzmanīgiem par šo te jauno digitālo rīku ieviešanu. Ja, mēs zinām, ka nākamgad 1. janvārī, piemēram, nevarēs daudzās valsts šajās te mājaslapās, piemēram, identificēties ar bankas kontu. Jautājums, vai visiem, kā ir ar e-parakstiem, visiem ir, ja? Protams, vai ne? Tā kā šie ir tādi dziļi izaicinošie jautājumi, kas ir jādomā, pirms mēs ieviešam kaut kādus digitālos risinājumus. Jā, cik no jums ir e-paraksts mobile? Šai auditorijai droši vien ir, jā. Šai auditorijai noteikti lielākai daļai. Arī šajā auditorijā es liktu, ka tie bija 50 uz 50. Bija slinkie, kas nepacēla. Jā, labi. Par izglītības sistēmu. Es varbūt pievienojoties Papsieviča kungam iepriekš teiktajam, droši vien, ka mums ir jāspēj noklāt visas sabiedrības segments. Tātad tas, ko mēs atkal redzējām projektā, mēs redzējām cilvēkus, kuriem nav telefona, kuriem nav pieejams internets, kuri nezin, kur atrast datoru. Tā kā tas ir viena cilvēka kategorija, un bez šaubām arī mākslīgā intelekta lietotāji būs mūsu nākotnes cilvēku kategorija, ar ko strādāt. Un droši vien, ka tie, kas vairāk ir interesējušies par mākslīgo intelektu, mums ir jāsaprot, ka viņam ir jābūt ierobežotam. Ja? Tas nav rīks, kas var meklēt informāciju visā plašajā internetā. Tātad iespējams, ka tas ir šis risinājums, par ko arī jūs minējāt, ka tās ir ceļa kartes, un tas ir mākslīgā intelekta rīks, kurš ir aprobežots ar šīm mūsu viņam piedāvātajām ceļa kartēm, mūsu viņam piedāvātajiem risinājumiem. Un viņš atrod, teiksim, to, kas ir no tā risinājuma atbilstošākais. Bet droši vien, ka mums ir jāorientējās uz dažādiem cilvēkiem, uz tiem, kas nelieto internetu, uz tiem, kas lieto tikai internetu, un šo Jāni Daugavpilī iespējams var sasniegt viņa kaimiņš. Tātad, ja viņa kaimiņš būs dzirdējis par visiem šiem rīkiem, tad iespējams arī Jānis Daugavpilī par to kaut ko uzzinās. Jā, bet te ir atkal tā otra lieta, paradigma, ar kuru nevar nerēķināties. Citiem vārdiem darba roku Latvijā vairāk nepaliek. Tas nozīmē, ka iespējas, tā teikt, konsultēt aci pret aci, jeb tāds tiešām fizisks kontakts,
tā iespēja faktiski sarūk ar katru dienu. Ja es savukārt nāku no pasākuma, kurā es runāju ar baņķieriem par šo lietu. Un tas mudina domāt, ka daudzas lietas mums vienkārši būs jādigitalizē šī prozaiskā iemesla pēc. Tātad, tas ir ceļš, jeb nazis, kurā abas puses griež. Bet atgriežoties pie izaicinājumiem, kas ir tas, ko jūs liktu izaicinājumu pusē, raugoties uz šo projektu? Saistībā ar šo te mākslīgā intelekta izmantošanu, es uzskatu, ka tomēr tam ir jābūt kā rīkam, kurš vismaz daļu sabiedrības sasniegs. Proti, tā kā mani kolēģi jau minēja, nevar būt viens universāls līdzeklis, ar kuru sasniegt visus. Taču, jebkurā gadījumā, mākslīgais intelekts nav tas līdzeklis, kuru vajadzētu atstāt novārtā un nevajadzētu izmantot. Jo, kā jau minēja, būs viena persona, kur iespējams izmanto šo te mākslīgo intelektu un tādā veidā tiks pie sev nepieciešamās atbildes. Un ar viņa palīdzību iespējams arī kāds cits sabiedrības loceklis nonāks pie sev vēlamās atbildes. Un atgriežoties pie šī pirmā jautājuma, vai skolā jau padziļināti būtu jāmāca šīs tiesības, manā skatījumā jā, iespējams tam nav nepieciešams kaut kāds speciāls viens mācību priekšmets, bet šo te padziļināto izpratni var integrēt daudzos dažādos mācību priekšmetos. Un tad, kad skolnieks no skolas sola nonāks jau studenta lomā, tad viņš jau krietni labāk spēs saprast un orientēties šo te pienākumu un tiesību lokā. Un arī pat ar šo te savu padziļināto, to, ka viņam padziļināti tiks mācīti šie te jautājumi, viņš kaut kādā aspektā iespējams arī var palīdzēt saviem ģimenes locekļiem arī kaut kāds jautājums apzināties. Jā, bet mums ir arī jāsaprot, ka šajā brīdī mēs automātiski nonākam ārpus šī te projekta tvērumu. Ja? Pēc būtības. Projekts paredz pieeju tiesiskumam, runājot par vienu konkrētu mērķu grupu. Droši vien, ka Tieslietu ministrija var vērsties pie saviem kolēģiem, kā jūs tur sēžat ministru kabinetā tur pretī vai blakus. Ja? Bet tas automātiski nenozīmē, ka jā, tas ir instruments, ko varētu izmantot, tas būtu ļoti labi, vai tas tā notiks. Droši vien, ka mēs jāfokusējas uz to, par ko mēs šodien šeit runājam. Un tad ir tas jautājums, vai mēs redzam izaicinājumus, šajā brīdī ārpus tā, ka pastāv labi risinājumi tajā ārpasaulē, ja tā drīkst teikt, dažādās lietās, komunikācija, tehnoloģija, industrijā, izglītības jomā, es nezinu, jebkur citur, bet jau projektu īstenojot, ko jūs teiktu? Ir jāapjauš, labāk zināt. Un tieši tādēļ mēs apzinājāmies, kas šie izaicinājumi ir, un tās ir pirmkārt dažādas personu grupas, vecumi, spējas, kapacitāte un tam līdzīgi. Un tādējādi mēs esam paredzējuši kā vienu no pasākumu pilotu projektu īstenošana. Ko tas nozīmē? Mēs paņemsim no katra veida nedaudz un mēģināsim praktiski aprobēt. Un tad mēs varēsim izdarīt secinājumu, kurš no ceļiem ir veiksmīgāks, iespējams visi 5, kurus mēs izmantosim. Paga. Šitas man interesē jau vairāk, jo te būs praktisks piemērs, kur es jums lūkšu, ko nozīmē paņemsim no katra veida. Kas tas būs, kā tas notiks? Tātad mēs esam jau aprobējuši konsultācijas, kas notiek klātienē. Un mēs esam sapratuši, ka tas strādā lieliski. Cilvēki ļoti novērtē. Mums veidojās rindas. Tātad šis ir skaidrs veids, kas mums būs jāīsteno. Tālāk tas, ko mēs neesam aprobējuši, tas, ko minēja kolēģe Terzētavas, e-pasta saziņa, šīs te izmantojot rīkus atkal tai personu daļai, kas izmanto šos te rīkus. Un vēl viena lieta, ko mēs esam skatījušies no citām valstīm, piemēram, kas man ļoti personiski uzrunāja, ka advokāti, juristi, praktizējošie brauc izbraukuma sesijās reģionos. Tādā veidā tiek organizētas konsultācijas, kur iedzīvotāji loks tiek plašāk aptverts. Tad tie veidi, pie kuriem mēs varam nonākt savu diskusiju veidā un aprobēt, ir ārkārtīgi dažādi. Tas tā kā, man liekas, notāriem ir notāru dienas, ja tad ir... Līdzīgi. Advokātu dienas, par ko arī milzīgs paldies visai advokātu un arī advokatūrā strādājošo saimē, jo tās ir pirmkārt pieprasītas un tās arī ir pasākums pro bono. Tātad sabiedriskā kārtā bez atlīdzības. Bites kundze, man jājautā arī jums, kur jūs redzat
kurais stūra varbūt kaut kas redzams. Jā, es kā lielāko izaicinājumu gan projektam, gan arī pēc tam Papsievičs kungs jau pieminēja, es to pierakstīju sev kā nozagto konfliktu. Bet tas, kā es to aprakstītu, ir saprast to balansu starp to, kur mēs kā valsts kaut ko darām cilvēka vietā, un starp to, ka mēs tomēr ļaujam viņam pašam darīt un risināt savas problēmas. Un droši vien, ka pareizās atbildes uz šo nav. Vismaz nav vienas pareizās atbildes, jo ir dažādi cilvēki, un ir cilvēki, kuri spēj savas problēmas atrisināt, tikai negrib. Un tad ir tādi, kuri varbūt grib, bet nespēja, un tad ir kaut kas droši vien atkal pa vidu. Un tas, ko mēs redzējām, reizēm ir cilvēki, kuri ar rokas ir jāaizved uz pastu, lai viņš iedotu šo te anketu pasta iestādē, ko nosūtīt juridiskās palīdzības administrācijai toreiz, ja šobrīd tiesa administrācijai, lai saņemtu šo te juridisko palīdzību. Vai mums ir vajadzīgs tas cilvēks, kurš viņu paņems aiz rokas un aizvedīs uz to pasta nodaļu, vai tomēr mēs sakam, nu, draugs, ja tu par to nevar izdarīt, nu, tad padomā, jā. Jā, es, starp citu, tā no malas raugoties, es pavisam noteikti neesmu ne projektu lasījis pilnā apjomā, ne arī faktiski ļoti dziļi izpētījis to, bet tā pāraprūpe, manuprāt, arī ir potenciāli viens no riskiem. Mēs par to runājam ģimenes un izglītības sistēmas līmenī. Un man arī gribētos skaidri saprast, ka ar šo projektu mēs skaidri novalkam to robežšķirtni, kā mēs skolā sakam, ne jau mēs tevi mācam, mēs tev parādam, kā tu to pats vari izdarīt. Un arī šeit, man liekas, tas rūpju koncepts ir balstīts tajā, ka mēs cilvēkam parādam, kā viņš par sevi var parūpēties, nevis kāds viņa vietā visu izdarīs. Un es šo vienkārši identificētu kā tādu pāraprūpes fenomenu, no kura mums pavisam noteikti vajadzētu izvairīties. Jo man brīžiem, bet tā ir individuāli tāds ļoti subjektīva sajūta, un atvainojiet par šo, ja, liekas, ka ļoti daudz cilvēku, kuri dzīvo pārliecībā, ka tā kā viss tā pats notiks. Vai es maldos, es nezinu, jūs varat iesaistīties šajā diskusijā, bet man tas liekas ļoti būtisks elements, tāpat kā komunikācija. Un droši vien tas ir kaut kas, kas arī ir skolā tā kā jāapgūst, ka nevis es gaidu, ka kāds manā vietā darīs lietas, bet ka es eju un risinu un meklēju. Jā, varbūt es nezinu to atbildi, es aizēju pajautāju uz konsultāciju, noskaidroju un tālāk risinu savu. Jā, jūs varat turpināt rakstīt arī Slido.com vietnē arī savus komentārus un jautājumus, jo mūs jau patiesībā interesē, ko zāle domā par mūsu sarunu, attiecīgi arī par iegūmiem un par izaicinājumiem, kas mūs sagaida. Un tajā komunikācijas pusē es pievērsu uzmanību tam, ka projekta laikā mums būs 500 profesionāļi. Ja? Tad mēs apmācīsim, mēs padarīsim cilvēkus par tādu resursu spējīgu centru, kas būs gatavi ar šo auditoriju strādāt. Man, protams, prozaitisks jautājums, kāpēc 500? Kaut kas bija jāraksta, ja tur ir kaut kāds datos balstīts apsvērums. Jebkurš jau projekts, viņš ir ierobežots, tas ir ierobežots laikā un arī naudā. Un tad ir viena lieta, par ko jau arī tika minēts, ka ir jāatskaitās, ir kaut kādam rādītājiem jābūt. Tas ir viens no iemesliem, kas varētu šķist Bet labi, šodien tika saukti arī skaitļi. Arī manuprāt, Rozenberga kungs sauc par to, cik ir, Liena savā atskaitē, bet prezentācijā stāstīja par to, cik tad ir tie juridiskās palīdzības sniedzēji, gan advokāti, gan arī varbūt citi speciālisti, kas šai procesā līdz šim ir iesaistīti. Uz to apmēram arī šie skaitļi ir orientēti, nosakot mērķgrupu, ar kuru mēs paredzam turpināt strādāt. Un kas ir pats būtiskākais, ka ar šo projektu jau nekas nebeidzās. Tas ir viens tātad Eiropas struktūra fondu vienkārši periods, kurā notiks un tiks stimulēts ar šiem līdzekļiem šādas aktivitātes, kas ietilps kopējā Eiropas Savienības arī prioritāšu listē, jeb svarīgu jautājumu, kurus mēs visi atzīstam kā Eiropas Savienības kopiena par svarīgām listē. Tas nenozīmē, ka mēs kā nacionāli, mēs valstī nevaram darīt vairs neko, mēs nevaram runāt, piemēram, ar skolām. Nē, mēs visu to varam darīt. Un tas ir arī valsts iestāžu pienākums to darīt, sadarboties, vērst uzmanību, ja mēs redzam kaut kādas lietas, kas būtu jārisina citur. Jā, bet par tiem 500, man vienalga, es tā domāju, 34 Latvijas pašvaldības. Mums ir lielās, valsts nozīmes valsts pilsētas, kur iedzīvotāju skaits automātiski ir lielāks. Kas varbūt faktiski bija tas datu pamats šajā pirmajā posmā par tiem 500?
Tas ir tas iedzīvotāju skaits, vai tā ir datubāze attiecībā uz trūcīgiem un maznodrošinātajiem pilsoņiem, vai tātad šīm riska grupām, sociāla atstumtība, viss pārējais, kas darbināja, atkāpjoties no tā, ka naudas un laika nekad nav pietiekami daudz, kas bija tas, kas notiek? Pragmatiski skaitļi, tā kā es minēju, cik mums ir noslēgti juridiskās palīdzības līgumi, cik advokāti piedalās valsts nodrošinātā aizstāvībā un pārstāvībā, cik mēs ikdienā strādājam ar nevalstisko organizāciju, universitāšu mācību spēkiem, ar pašvaldībām, un tas ir tas skaitlis, ko mēs esam sapratuši, ka mēs reāli varam pacelt šī projekta ietvaros, jo mums ir jāiegulda resursi gan programmu izstrādēji, gan pēc tam realizācijai, un tas ir tas skaitlis, kurā mēs esam satikušies pa vidu. Tas ir tas, ko mēs spējam apņemties izdarīt. Jā, Reku, vēl viens komentārs no zāles. Diemžēl cilvēkiem reizēm ar vienu konsultāciju nav pietiekami, jo mūsu pieņēmumi, ka cilvēki ir racionāli domājoši, ir gana iluzori. Arī absolūta realitāte, tad jautājums ir par šo atkārtotību, jeb cikliskumu, jeb, tā teikt, iespēju tajā sistēmā rotēt tik ilgi, tajā rūpju un atbildības zonā, kamēr tas cilvēks saprot, kā mēs uz šo raugāmies. Ja es varbūt varu atkal izdarīt atsauci uz to, kas ir bijis iepriekš, es šeit redzētu divas kategorijas atbildē uz šo jautājumu. Viena cilvēka kategorija ir tāda, kurus vienkārši neapmierina saņemt atbildi, tāpēc viņi grib saņemt vēl kādu atbildi, bet patiesībā tā atbildi visticamāk ir, nav tev jāiet uz tiesu, kā Rozenberga kungs teica. Un tad ir otra cilvēka kategorija, kuriem tā problēma vienkārši ir sarežģītāka par vienu konsultāciju. Un, ja tai pirmai cilvēka kategorijai iespējams arī nevajag nodrošināt vairāk, jo atbilde ir tāda, kāda viņi ir, tad tā otra cilvēka grupa ir tā, kurai droši vien būtu tālāk jānokļūst jau sekundārās juridiskās palīdzības sistēmā. Labi, es tagad atkal būšu subjektīvs, un es būšu tas Daugavpils Jāņa, tas Jānis, ja? Un man ir tas, es būšu Jānis, un man ir tas kaimiņš. Un viņš tagad atnāk pie manis un saka, es zinu tavu situāciju, un es zinu, kā tev var palīdzēt. Un es esmu tas, kuram nav internets, nekā nav, bet ir problēma. Kas? Jā. Jūs redzat problēmu. Bet problēma izskatās ir kaimiņam, nevis pašam Jānim šobrīd vismaz. Labi, es atvainojos, būšu mazliet ieinteresētāks. Kam tad ir jānotiek tālāk? Tīri, kā lai saka, raugoties no tāda algoritma viedokļa. Tātad mums ir šis cilvēks, mēs esam viņu identificējuši, tā informācija līdz viņam kaut kādā veidā ir nonākusi, bet Jāni, tas kaimiņš, kurš zina, ka tagad vajadzētu, viņš ir tas, kurš tagad uzņems tās rūpes un vedais tās rokas kaut kur, vai viņš viņu biksta, kamēr es ceļos un eju? Mēs nevaram tam kaimiņam tādu atbildību uzlikt. Absolūti, tāpēc es Bet ja viņš tiešām ir tāds līdzcietīgs un līdztiesīgs tāds un grib palīdzēt tam Jānim, droši vien viņu katru otro rītu vai vakaru sastopot, viņš viņam atgādinās un pajautās, kā tev iet. Vai tev kārtējais rēķins ar parādu pieaugumu ir atnācis, piemēram, vai tu tomēr kaut kā to risini jautājumu. Reko, es tev devu tālruņa numuru, vai tu piezvanīji, piemēram. Ja? Tu vari piezvanīt manā vietā. Ok, es varu piezvanīt tavā vietā. Piezvanam kopā, bet esi klāt. Jo es gribu, lai tu dzirdi, ko saka, lai pēc tam tu nesaki, ka, es tev esmu apmānījis. Ejam kopā, ieslēgšu uz skaļo, piezvanīsim. Lūk, ir risinājums, bet tas, ko mēs izdaram šī projekta ietvaros, vai arī kā valsts izdaram, mēs iedodam šo sākotnējo konsultāciju. Un tad tur mums ir kolēģis no advokatūras, kurš paceļ klausuli, piemēram, un pasaka, paklausoties, kas būtu tie tālāk spērmie soļi šajā konkrētajā gadījumā, iedot sākotnēju konsultāciju. Ja ar to pietiek, lieliski, bet ja nepietiek, tad varbūt kolēģis pasaka, ziniet, te ir vairākas komponentes, un viena no tām jums jāiet uz pašvaldības sociālo dienestu, jo Jānim ir tik maza alga, ka viņš ir maznodrošinātais, viņam tikai status jānoformē, un sākās šie pārējie jautājumi. Bet tas kaimiņš ir tas faktiski tiltiņš starp šo tālruni, kuru var piedāvāt kā iespēju vai kanāls, un starp Jāni. Bet tas zvans uzreiz ir tam advokatam, tam vienam no tiem 500. Cilvēkam, kurš spēj sniegt konsultāciju, kas ir klausulas otrā galā, pie šī risinājuma. Tas neobligāties pieņem, visos gadījumos tam nav jābūt tieši advokātam. Varbūt tas var būt jurists, varbūt tas var būt cits speciālists. Tas ir kāds no tiem.
500, kurš tā pareizi saprot, ja, tā tad skaidrs. Te vēl jautājums no zāles. Kādas ir sākotnējās juridiskās palīdzības robežas? Kad beidzas sākotnējā un sākas padziļinātas palīdzības sniegšana? Atkal atcaucoties uz iepriekšējo, var Cilvēks teikt, visu vietu mērs. Es kopš 20. gada domāju par šiem jautājumiem, varbūt tāpēc. Tas, kā mēs bijām uzlikuši to rāmi, ka tas ir tas, ko var atbildēt un atrisināt 30 minūšu laikā. Es varu izlasīt īsu dokumentu 30 minūšu laikā, es varu apskatīties sprieduma rezultīvo daļu 30 minūšu laikā, es varu paskatīties administratīviem aktam, kāds ir izdošanas datums un pārsūdzēšanas termiņš, es varu paskaidrot cilvēkam, ko viņš var ar to darīt. Es nevaru sagatavot dokumentu 30 minūšu laikā, es nevaru izpētīt tiesas lietu 30 minūšu laikā. Ja? Tātad tas bija tas rāmis, ko tā reāli jurists var izdarīt 30 minūšu laikā. Tas ir tas konsultāciju, tas sesijas rāmis, ir tā pusstunda. Un es gribētu teikt, ka man šķiet, ka tas diezgan labi strādā. Nu labi, un tagad atkal es esmu tas, jūs izlasījāt to manu papīru, lai kas tas arī nebūtu, tās pusstunda tagad ir pagājusi, un es saku, bet man pietrūkst. Nē, ko man tālāk darīt? Varbūt objektīvi pietrūkst un varbūt subjektīvi pietrūkst, ja jūs vienkārši gribējāt parunāties vēl par dzīvi, tad tas ir varbūt kaut kur citur jādara, un ja tiešām objektīvi ir nepieciešams, piemēram, to pašu sūdzību sagatavot, tad mēs nepieskārāmies tam jautājumam, bet viens no jautājumiem ir, vai par konsultāciju, vai pie konsultācijas tiek visi, vai tur ir jābūt kaut kādam jau finansiālo līdzekļu sietam. Mans personīgais viedoklis pie sākotnējās konsultācijas tiek visi, bet, ja vajag sagatavot, piemēram, šo te pašu sūdzību, tad ir jautājums par to, cik jums ir naudas, vai jūs varat samaksāt, vai objektīvi nevarat. Un tagad ir tas Daugavpils Jānis. Un ir izlasīts tas viņa papīrs, vai kas tur ir iesniegts, un tagad tās 30 minūtes ir pagājušas, viņam tagad jāraksta sūdzība. Un naudas man nav. Ne tikai man nav interneta, un man ir tikai nav telefons, man arī nav naudas. Tā ir droši vien jāieļina esošā juridiskās palīdzības sistēma. Es gribētu teikt, Jānis ir vistiešākais tiesu administrācijas klients. Viņam ir jāvēršas pie mums, un viņš saņems palīdzību. Paldies Dievam. Es gribēju saprast, ka šī mana jautājuma daļa arī ir nosakta ar nākamo atbildi. Paldies. Tas bija ārkārtīgi svarīgi. Paldies. Paldies arī viens, kurš piekrīt man un saka, ka daļa sabiedrības dzīvo un gaida, kad valsts par visu parūpēsies. Un tagad ir vēl viens jautājums no zāles. Mums atlikuši 4,5 minūtes šajā panelī. Vai visi 500 palīdzības sniedzēji būs universālie kareivji un spēs atbildēt uz jebkuru juridisko jautājumu, jebkurā tiesību jomā? Es domāju, tur pārpratums ir izveidojies no mūsu tādas improvizācijas. Tad vajag izskaidrot. Jā, jo 500 ir rādītājs, kur tiks kopumā mācīt šī projekta ietvaros, ja būs mācību pasākumu vērsti. Ja mēs runājam atkal par šo telefonu, kas tika pieminēts iespējams, uz kuru zvanīt, tur jau nevajag 500, ja, tur var būt krietni mazāks skaits ar cilvēkiem, un tā pieeja var būt tāda, ka tiek uzdots jautājums, un ja tas konsultants, kas ir klausulas otrā galā, nespēja tajā brīdī atbildēt uzreiz, viņš vienkārši paņem klausulu, pasaka, ka es noskaidrošu, precizēšu un atzvanīšu jums precīzi. Tā kā te ir sajauktas tās divas aktivitātes vai divas lietas, tas, ko es gribēju piebilst. Mīļie draugi, mīļie panelisti, man jāsaka, mums ir tieši laiks tādām fināla remarkām šajā diskusijā par sākotnēju juridisko palīdzību. Viss, ko nepateicāt, bet gribējāt un gaidījāt to brīdi, kad es pajautāšu, bet es to neizdarīju. Tagad ir īstais brīdis to darīt. Bet tas mans redzējums, tāda gala zemesvītras izteiksme ir faktiski tā sākotnējā juridiskā palīdzība. Ir gluži tāpat kā, tad, kad mēs runājam par finansēm, ir tā teikt, kaut kāds garantētais minimālais ienākums, vai ne? Vai es nezinu, finanšu sistēmā mēs diezgan labi saprotam, kas tas ir. Šis faktiski ir tas pats pārlikums tikai juridiskās un tiesiskās aizsardzības jomā, vai ne? Tad garantēts juridiskais minimums, ja tā drīkst izteikties, vai es pareizi saprotu? Jā. Fināla remarks, 3 minūtes jūsu rīcībā. Manā skatījumā šī lieta ir noteikti nepieciešama kaut vai tā iemesla pēc, lai spētu cilvēkiem, sabiedrībai saprast to, ka šķiet nav neatrisinām jautājumi, ir tikai jāšķirās klāt šiem te jautājumiem. Un tad, kā kolēģis arī minēja, būs iespējams šis te zvans, tā brīža
konsultants, jeb juridiskās palīdzības sniedzējs varbūt nespēs atbildēt, bet viņš pateiks, mēs jums pārzvanīsim, mēs jums sniegsim šo te atbildi. Un tad ir tas nākamais jautājums, vai persona atbilda, kaut vai šī brīža juridiskās palīdzības saņēmējas slieksnim, jeb nosacījumiem, lai tālāk šo te jautājumu varētu risināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības ietvaros, vai iespējams kaut kādā citādā jautājumā. Un iespējams pietiek ar kādu dokumentu tikai sagatavošanu, varbūt pietiek ar kādas iestādes apmeklēšanu, lai šo te problēmu atrisinātu. Pārējie? Kurš ir gatavs? Projekts ir lieliska iespēja pamēģināt tai skaitā kļūdīties un lietas labot un uzlikt viņus uz pareizajām sliedēm, tāpēc vēl tikai veiksmi un ir jādara. Un mēs nepiedāvājam universālu risinājumu šeit, kurš nav ne papildināms, ne labojums. Mēs piedāvājam sākt darīt lietas, kuras šobrīd ir pietiekami skaidras. Un, manuprāt, izdosies arī. Es arī vēlos tikai novēlēt izdošanos, un tiešām mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs vismaz sākam runāt un sākam meklēt veidus, kā nodrošināt sākotnējo juridisko palīdzību. Kolēģi? Es domāju, par tiem 500, tas tāds labs rādītājs. Man gribētu sasniegt, ka mēs atrodam starp tiem 500 katram savu lomu šīs te sākotnējas juridiskās palīdzības sniegšanā. Noteikti nedomājot par to, ka tam katram speciālistam jārisina visi jautājumi. Nē, tieši kas ir viņa tā specifiskā loma. Es arī par to pašu universālo karēju domāju, un es domāju tādā kontekstā, ka, liekas, ka mēs arvien vairāk sabiedrībā ejam prom no tā, ka man jāzina viss. Man jāzina, kurš var atrast to atbildi. Un droši vien tas ir tas, kurš sēdēs tajā telefona otrā galā un kuram būs pieejams tas digitālais rīks, kurš pratīs viņu izmantot. Un tajā brīdī, kad viņam ir tas zvans, viņš ieklikšķinot kaut ko, var dabūt to atbildi un iedot tam cilvēkam to atbildi. Tā kā nevis viņš visu zina, bet viņš zina, kur atrast to atbildi. Paldies! Jūsu aplausiem skanot, sakam paldies mūsu šīs dienas pirmās paneļa diskusijas dalībniekiem.